Man liekas, tā ir ļoti vienkārši atbilde. Mēs esam maza tauta, mēs esam maz latvieši. Dievs mums ir devis šo zemes stūrīt Baltijas jūras malā. Mums jānotur tam dēļ. Katrs latvietis ir zelta vērts, tie, kas mēs agrāk esam izbraukuši, un viņi un mūsu pēcnācēji, un tāpat jaunā diaspora. Tie latvieši, kuri dzīvo ārpus Latvijas robežām, saprastu, ka viņu iesaistīšana Latvijas, dzīvē, Latvijas problēmu risināšanā, Latvijas ekonomiskajā attīstībā un Latvijas attīstībā kopumā ir viens no valsts politikas elementiem. Ja viņi to saprot, tad es domāju, līdz ar to viņi jūt arī aicinājumu līdzdarboties. Un tas, manuprāt, emocionāli ir ļoti svarīgi, un tas savukārt var nodrošināt to racionālo rezultātu. Tad ir divas dimensijas. Valstiski Latvijai ir nepieciešams uzturēt kontaktu ar saviem, sadarboties ar visiem, un tas ir tāds savstarpēji ieinteresētība, varētu teikt. Un otrs, psiholoģiski, es domāju, ka tieši globalizācijas laikā ir ļoti svarīgi individam paturēt piederības sajūtu, tādu skaidrāku identitāti. Un, ja nav nekas pretim, tad identificēt sev ar dzimteni ir kaut kas var būt ļoti būtisks. Iemesls ļoti vienkāršs. Latvija kā valsts ir neliela, bet mēs esam izkaisīti visā plašajā pasaulē, un bizness un visas aktivitātes notiek pasaulē. Līdz ar to ir nepieciešams izmantot to tīklu, kāds ir izveidojies latviešiem dažādās pasaules valstīs atrodoties, lai veicinātu mūsu aktivitātes ikvienā pasaules malā. Sadarbība ir atslēgas vārds šim jautājumam, jo bez sadarbības nav iespējama ilgtspējīga attīstība, nav iespējama strauja ekonomiskā izaugsme, un nav iespējams sasniegt labklājības sabiedrības statusu. Labs piemērs ir nesen notikšais fórums, kur šeit bija sabraukuši arī daudz latviešu no ārzemēm. Mēs varam palīdzēt ar mūsu investīcijām, ar mūsu zināšanām un ar mūsu darbu. Bet ārpus no tā svarīgāk ir Latvijas valdība. Ko dara Latvijas valdība? Un galvenais uzdevums būtu apkarot korupciju un grozīt nodokļu sistēmu, lai būtu labvēlīgāka investīcijām. Un otra lieta ir vienkārši latviešu domāšana, lai mēs varētu konkurēt un saņemt algas Amerikas, un Vācijas, Eiropas līmenī. Mums ir jākoncentrējās uz produktu, uz kvalitāti, un mums arī jākoncentrējās uz produktivitāti. Pirmkārt, mēs ļoti labi zinām, ka ārpus Latvijas dzīvo pietiekoši daudz izcili izglītotu un augstas profesionāls virsotnes sasniegušu latviešu. Un, manuprāt, tas ir nopietns potenciāls, kur varētu izmantot pirmkārt investīciju piesaistēji Latvijas ekonomikā. Otrkārt, šādi izcili vadītāji varbūt varētu vadīt atsevišķus valsts nozīmes projekts Latvijā. Treškārt, ar šo speciālistu palīdzību mēs varētu izveidot lielu uzņēmumu, lielu zīmogu platformu sadarbībai ar austrumu kaimiņu valstīm. Un ceturkārt, ar šo cilvēku līdzdalību mēs varētu arī Rīgu pārvērst par starptautisku konferenču, kongresu, kultūras pasākumu, festivālu, izstāžu norises vietu. Vienā vārdā sakot, tā ir publiskā diplomātija, jo latviešu ārvalstīs tie ir mūsu vēstnieki, ir Latvijas vēstnieki, kas nes Latvijas vārdu plašajā pasaulē. Un viņi ar savām zināšanām, ar savu ekspertīzi, ar saviem talantiem
stāsta par mums un par mūsu ekonomiku. Droši vien caur mazām lietām, caur maziem pasākumiem. Vispirmkārt, jau pieminētais tīkls, kas mums ir ļoti svarīgs, apmainoties informācijām, sniedzot konsultācijas, sniedzot informāciju, kurā vietā kas notiek, veidojot komandas, alianses, apvienības un tādējādi nodrošinot, lai to, ko viens zina, arī cits varētu izmantot kopīgā mērķa labā. Manuprāt, nepieciešams apzināties to, ka latvieši, kas dzīvo ārvalstīs, ir mūsu resursi. Tas ir mūsu lielākais resurs, kas mums ir. Viņi var atbalstīt to tautsaimniecību, ja viņi pašiem ir ieinteresētība. Un tas būs atkarīgs no katra cilvēka, kādā jomā viņš darbojās. Bet es domāju, ka ņemot vērā Latvijas attīstību, no krīzes esam ārā, cik tas ir iespējams šodien. Mēs esam Eiropas Savienībā, mēs vedām sarunas tagad ar OECD, mēs piederām pie labo valstu kluba, kā varat teikt. Mums ir spējas rietumos, mums ir spējas arī austrumtirgu. Es domāju, ka te var atrast partnerus. Te var atrast vai valstiskā līmenī vai privātā līmenī cilvēks, kompetents cilvēks, ar kuriem sadarboties. Un tad, ko es ieteiktu, ir, ja kādam ir ideja kādu projektu attīstīt, viņš varētu sev jautāt, un kāpēc ne Latvijā?